Kā iemācīt sunim komandu uz priekšu, lai pēc komandas dodās kaut kādā virzienā pa sauzem vai pa ūdeni? Ļoti vienkārši. Sākumā mēs ņemam suni aiz siksnas un vedam viņu ūdenī, protams, ar nosacījumu, ka viņš prot peldēt. Jau ir iemācījies un nebaidās no ūdens. Un mudinām viņu iet uz priekšu, tikmēr kabatā mums ir bumbiņa vai, piemēram, šitāds gredzens. Un uzdevums ir dabūt suni iekšā ūdenī. Sākumā, kad mēs strādājam ar jaunu suni vai kucēnu, tad tie ir kaut kādi daži soļi uz priekšu, un tad mēs metam sunim pāri galvai mantu, tā lai viņš neredz, lai tā manta pēkšņi uzrodās viņam priekšā, un tas ir tā kā stimuls viņam doties dziļāk ūdenī. Un tādā veidā var iemācīt sunim šo te komandu. Tūlīt parādīšu. Suns ir te, suni. Aiziet uz priekšu. Aiziet. Uz priekšu. Uz priekšu. Uz priekšu. Aiziet. Jādabū, lai suns peld, un tad metam mantu sunim priekšā. Bišķi pa tuvu, bet vienkārši filmējot nesanāk pietiekoši tālu aizmest. Un šitādā veidā var iemācīt sunim komandu uz priekšu gan uz sauszemes, gan ūdenī. Uz sauszemes var izmantot bumbiņu. Dod. Ai, labs suns, ai, malacis. Malacis, un suns pat nenopurinājās. Var izmantot bumbiņu, var izmantot jebkuru citu mantu, un var mācīt šo te komandu gan uz sauszemes, gan uz ūdens. Ļoti vienkārši.